Pieteikums traktortehnikas valsts tehniskajai apskatei e-pakalpojumā. Pēc sekmīgas reģistrācijas procesa zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē nākamajā pieslēgšanās reizē tīmekļa vietnes augšējā labajā stūrī izvēlieties sadaļu Ieiet e-kabinetā. Iepazīstamies ar vietnes lietošanas noteikumiem un spiežam pogu Piekrītu. Autorizējoties ar kādu no piedāvātajiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem, sistēma jūs atpazīs kā reģistrētu lietotāju. Ar reģistrācijas procesu pa soļiem varat iepazīties informatīvajā video apmācībā, kā sākt lietot VTUA e-pakalpojumus. Kad esat autorizējušies e-pakalpojumu vietnē, izvēlamies pakalpojumu Pieteikums traktortehnikas valsts tehniskajai apskatei. Sistēma atvērs papildu logu ar pakalpojumu aprakstu. Spiediet pogu Aizpildīt. Aizpildiet norādītos laukus par traktortehniku, kuru vēlaties pieteikt valsts tehniskajai apskatei. Ja plānojat pieteikt vairākas traktortehnikas, spiediet pogu Pievienot vēl. Sistēma piedāvās valsts tehnisko apskati veikt traktortehnikai vienā no diviem veidiem. Pēc iepriekš ieplānota izbraukuma grafika, datumi un vietas tiek piedāvāti tikai pavasara sākumā, vai individuāla apskates veida, piesakot traktortehniku jebkurā gada laikā. Kad veids izvēlēts, spiediet pogu Turpināt. Nākamajā solī jāatzīmē traktortehnikas atrašanās vieta, norādot ielas nosaukumu un numuru. Precīza adrese tiks norādīta pēc pogas Meklēt nospiešanas. Piezīmēs ievadiet vēlamo tehniskās apskates datumu, kā arī varat norādīt, ka vēlaties veikt tehnisko apskati traktortehnikai iepriekš izplānotā izbraukuma grafika laikā. Spiediet Turpināt. Nākamajā solī sadaļā Papildu informācija jāievada personas kontakta informācija ar mērķi, lai valsts tehniskās apskates veicējs nepieciešamības gadījumā varētu ar jums sazināties un precizēt laiku, vietu vai jebkādu citu pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo informāciju. Noslēdzošajā pakalpojumu solī Pārskats varat apskatīt ievadīto datu kopsavilkumu un pārbaudīt atbilstību. Ja tomēr ir pieļautas kādas neprecizitātes, pirms pieteikuma iesniegšanas izvēlieties vajadzīgo soli kreisajā pusē un precizējiet datus. Ja dati savadīti precīzi, spiediet pogu Iesniegt. Ja pieteikums ir sekmīgi iesniegts, ar jums tuvākajā laikā sazināsies tehniskās apskates veicējs un informēs par valsts tehniskās apskates veikšanu jūsu norādītajai traktortehnikai, lai ērti lietot e-pakalpojumus.